tādā drūmā dienā gribu parunāt par to, kas ir dziļi, dziļi aizslēpts daudziem no mums. Ja tu sevi atpazīsti tādās situācijās, kad tu gaidi, piemēram, komentārus sociālajos tīklos, ieliekot jaunu bildi, kad tu uzstājoties kaut kur kolektīvā vai uz skatuves, skaties uz cilvēku sejā un mēģini saprast, vai viņiem patika, vai viņi tevi novērtē atzinīgi. Ja tu pārdzīvo par savu ķermeni, vai krūtis pietiekami stingras, vai zobi pietiekami balti, vai vēders pietiekami plakans. Ja tu nevari nosēdēt uz dīvāna, bet visu laiku kaut ko dari. Ja tu visu laiku veido uzkrājumus. Ja tev saka komplimentu, bet tev grūti pieņemt, grūti noticēt. Ja tu līdz galam netici tam, kā draugi ir tādi, uz kuriem var paļauties. Tev liekas, ka draugi nāk un iet, vai ka viņiem ar tevi ir labi, kamēr tu viņiem kaut ko īpašu sniedz. Piemēram, kamēr jūs esat brīvi bez bērniem, tikmēr esat draugi, tikmēr pamainās apstākļi. Vienam draugam uzrodas ģimene, un otram nē, un tad jau vairs viņi viens otram nav interesanti. Tad tev šķiet, ka draudzības balstās tikai uz kaut kādiem nosacījumiem. Ja tu esi atkarīgs no brendiem, ja tev nav mīlestības pilnas, atbalstošas attiecības ar vecākiem, ja tu baidies no saviem emocionālajiem kritumiem, kad tu kļūsti vājš vai skumīgs vai izmisis, ja tad, kad tev ir grūti, tu nezini, kur likties, tev gribas kaut kur bēgt vai noslēpties vai nomirt, ja tev grūti prasīt palīdzību, atbalstu, tu vairāk izvēlies kauktu spilvenā, ja tu ik pa brīdim jūties kā otrās šķiras cilvēks, ja tu visu savu dzīvi balsti uz sasniegumiem, uz mērķu sarakstiem savā plānotājā, uz karjeru, uz dažādu mantu iegādi, ja šopings, sērfošana internetu veikalos tevi uz kādu brīdi uzlādē. Ja tev gadās tā, ka tu it kā saņem to, ko gribi, piemēram, vīrietis uzdāvina ziedus, vai bērns ierunā kādu mīļu audio ziņu, uz mirkli tu par to priecājies, bet jau nākamajā mirklī tu jau esi pazaudējis to sajūtu. Vēl var gadīties, ka tu ļoti bieži jūties vientuļš, pat ja tev ir liela ģimene vai liels plašs draugu paziņu loks. Vēl var gadīties, ka māja, kurā tu dzīvo vai dzīvoklis, tā neliekas pietiekami labs, pietiekami omulīgs, pietiekami ērts. Tev liekas, ja es dzīvotu kaut kur citur, piemēram, laukos vai pie jūras vai jaunajā projektā, tad gan es būtu laimīgāks. Ja tu bieži domā par to, ka neesi izvēlējies īsto vīru vai sievu, ja tev bieži piezogas doma par to, ka tavai dzīvei īsti nav jēgas, ka dzīve ir
vienmuļa, pelēcīga, ar kaut kādiem atsevišķiem uzplaiksnījumiem, bet tomēr kopumā nepārāk patīkama vide, kur atrasties. Ja tu visu kontrolē, ja tu visu pārbaudi, ja tu par visu gribi pārliecināties pats, tu visu nočeko, tu lūdz, lai tev visu atsūta, tu visu gribi izprintēt pats, tu visu gribi izskatīs pats. Ja ir kāds pasākums vai kādas koordinātas atsūtīts, kur braukt, tu vispirms sagatavojies, nevis risini to tajā brīdī, kad tas ir aktuāli. Ja tev ir tendence prasīt no kaut kādiem organizētājiem precīzus plānus, grafikus, programmas, kā viss būs, cikos sāksies, cikos beigsies, tad, ar kuru vējš pilnīgi uzcēlās, tad tas viss var liecināt, kā tavai energosistēmai, tavam iekšējam bērnam nav izstrādāta bāzes drošības sajūta, ka es varu uzticēties, ka es esmu drošībā, ka es varu paļauties, ka es varu ļauties, un visticamāk visu savu mūžu tu esi būvējis ap sevi žogus, dziļus grāvjus, drāšu veidojums. Vēl ir tādi trakie, kur stikliņi vēl iebetonēti pa virspusi. Lai tev tiktu klāt, jānotiek kaut kādam brīnumam. Iespējams, kāda omīta bērnībā tev tika klāt. Iespējams, kāds no taviem bērniem tev tiek klāt, bet pa lielam tev klāt netiek neviens. Pat, ja tas ir tūs draugs. Tāpēc, ka tu jau no sava ieņemšanas brīža, iespējams, vai no dzimšanas brīža, esi varējis paļauties tikai uz sevi. Tev ir bijis jāizdzīvo, tev ir bijis jānodrošina, jāparūpēs par savām vajadzībām pašam. Līdz ar to ķermenis tīri fiziski visu mūžu ir bijis saspringts, pārsvarā ir darbojusies simpātiskā nervu sistēma, žokļi sakosti, gurni, gūžas, ciet, ļoti bieži saspringti pleci, ļoti bieži problēmas ar seksualitāti, ļoti bieži problēmas ar gremošanu, ar toaletes apmeklējumu. Ļoti bieži tu centies būt perfekts, diezgan ticami, ka tev nepārāk patīk apskauties. Un tiklīdz tu kādreiz dzīvē zaudē kontroli, piemēram, nonāc līdz kaut kādām dziļajām emocijām sevī, kaut kāda garīgā darba rezultātā, piemēram, tad visticamāk tu vienkārši nezini, ko darīt. Tu neproti būt vājš, un tu neproti vājuma brīžos meklēt atbalstu, meklēt palīdzību, meklēt mīlestību. Tu neproti kādam ierāpties klēpī un pieprasīt, lai tevi aijā. Šis ir nopietns temats, jo būtībā tas ietekmē visas tavas izvēles. To, kur tu strādā, cik daudz tu strādā, cik daudz tu esi tendēts nopelnīt naudas un tērēt naudas, kā tu izvēlies vārdus komunikācijā ar cilvēkiem, kā tu pieprasi no sava ķermeņa kaut kādas atbilstības, kā tu strīdies, kā tu apvainojies. Tas ietekmē pilnīgi visu. Tu proti būt stiprs, bet tu neproti būt vājš. Tu proti kontrolēt, bet tu neproti
ļauties. Tu proti darīt, bet tu neproti nedarīt. Tu proti pierādīt, bet tu neproti vienkārši būt, jo šī video mērķis ir aicināt tevi sākt sevi dziedināt ceļā uz to, ka tu esi pelnījis mīlestību tikai tāpēc, ka tu esi neatkarīgi no tā, ko tu dari vai kā tu izskaties. Un šo te bāzes uzticēšanās sajūtu šobrīd, kad jau tu esi izaudzis, ka tu to vairs nevari dabūt no saviem vecākiem, tu vari dabūt ar saviem līdzcilvēkiem, ar tiem, kuri prot aktīvi uzklausīt, ar tiem, kuri prot atbalstīt, pieņemt, nepārmest, nevērtēt, nedot padomus. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Dažreiz ieraudzīt šo aizberga neredzamo daļu var mainīt visu tavu dzīvi.